Itāļu mūzikas pavadībā un svinīgā gaisotnē Stāmerienes pilī atklāta izstāde Bella Itālija. Līdztekus tam koši nosvinēta Dantes Alighieri biedrības Latvijā 30 gada, kā arī atvērts Giuseppes Tomasi di Lampedūras pasaules slavenā romāna Gepards jaunais izdevums latviešu valodā, vēlreiz akcentējot rakstnieka un Stāmerienes pils īpašo saikni. Tas viss šodien bija vienkārši kā sapnis. Es principā esmu ārkārtīgā laimē par to, kāda ir Stāmerienes pils. Ja tagad būtu kāds, kas to naudiņu iedod gan griestiem, gan sieniņām, vai ne, es ceru, ka tāds radīsies. Un šī brīnišķīgā izstāde, kas ir šeit, vienkārši brīnišķīga. Tagad Dantes Alighieri biedrība, kas ir Itālijas Latvijas kultūras biedrība, ir sadraudzējusies ar Stāmerienes pili, un tas ir ļoti likumsakarīgi, jo šeit ir reāla satikšanās vietas starp Itāliju un Latviju tās vēstures dēļ Giuseppe Tomasi di Lampedūra. Tādēļ mēs vēlējāmies savā jubilejas gadā ar jubilejas izstāde nāk tieši šeit, kur šie darbi, kas atspoguļo Itāliju, kurus ir īstenojuši, radījuši mūsu biedrības mākslinieki, tad viņi arī pasvītro šo itālisko gaisotni pilī. Stāmerienes pils ir ne tikai atjaunota savā ārējā veidolā, bet ļoti rūpējas par savu iekšējo saturisko piepildījumu. Stāmerienes pils pēta, atdzīvina, stāsta no jauna visus leģendāros stāstus par personībām, kas ir dzīvojušas Stāmerienes pilī, kas radījušas, un šie stāsti izrādās ir ar pasaules pieskaņu, gan literatūrā, gan psihoanalītikā, gan mūzikā. Un viens no tiem stāsts par rakstnieku Lampedūzu, kuru uz Latviju atveda mīlestība. Pēc laulībām ar Stāmerienes baronesi Aleksandru von Wolfu viņš vairāk kārt uzturējās pilī, iepazīstot Latviju un gūstot iedvesmu, kas vēlāk atspoguļojās viņa vienīgajā, bet pasaules literatūras klasikā ierindotajā romānā. Romāns nav rakstīts Stāmerienā, bet iespējams, ka autors ir šeit būdams gatavojies. Tam ir dažas liecības. Lampedūzas vārds ir itāļiem tā kā tāds svēts vārds, un jo grāmata ir pasaules šedevrs, un ka mēs varam tiešām lepoties, kad Latvija, kas patiešām ir ļoti skaista, un itāļiem skaistumam milzīga nozīme, bet ir arī milzīga nozīme tām personībām, kas šeit ir dzīvojuši, un kuru garu mēs uzturam. Biedrība svinēs savu 30 gadu jubileju oktobrī, mums būs viesi no Itālijas, arī lektori, kas ir iesaistījušies, kuri mīl Latviju, tāpat tās kā mēs Itālija. Latvijā Dantes Alighieri biedrība dibināta pirms 30 gadiem, 1996. gadā, bet pasaulē tā jau ir sēna organizācija jau no 19. gadsimta beigām. Mēs piedaram vispasaules Dantes Alighieri biedrību tīklam, kur visām biedrībām ir mērķis vairot mīlestību uz itāļu kultūru un valodu. Izstādē Bella Itālija skatāmi 14 biedrības mākslinieku darbi, kuros katrs autors Itāliju atklāja savā rokrakstā, taču tos vieno iedvesma no Itālijas ainavām, arhitektūras un kultūras. Jā, šajā izstādē piedalās 14 mākslinieki, kas ir Dantes Alighieri biedrības biedrs, ar kuriem gribētos pieminēt profesoru Alekseju Naumovu, mākslinieku Sarmītu Calnu, Lēni Kainaizi, Maira Veisbārta un arī medaļu mākslinieku Jāni Strupuli. Šajā izstādē ir apskatām vairāk kā 100 darbi. Te ir tikai Itālija, Bella Itālija. Ja? Man ir te vairāk Burāno, gan Venecija. Man patīk krāsas, es arī izlietoju fluorescējušās krāsas, kas pie vienas gaismas vēl spīd vēl vairāk. Prieks, ka tika izmantota Palermo bilde, kur Lampedūza, kad rakstīja savu Gepardu, viņš tur bija un sēdēja kafejnīcā, lasīja grāmatas un pa kluso rakstīja. Un man ir tā bilde izvēlēta par vākam tagadējām Gepardu izdevumam. Man liekas, ka tieši ar šiem darbiem, kuros ir attēlota Itālija, Stāmerienes pils iegūst tādu zināmu siltumu, šarmu, to itālisko košumu, krāšņumu, ko mēs gribam arī akcentēt, parādīt, kad tādā ziemeļnieciskā Latvijas vietā, laukos ir šī Stāmerienes pils, un tomēr viņai ir tāda karsta itāliska dvēsele. Un kas to vēl nezin, tie, lai atbrauc uz Stāmerienes pili un paskatās šajos mākslinieku darbos. Vēl tikai jāpiebilst, ka izstāde Stāmerienes pilī būs skatāma līdz šī gada nogalei. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.